Bet tev bieži brauc pa garantiju? Pēdējā laikā baigi, nē. Vienu momentu bija sabrukuši. Kā pie manis nav garantijas, mēs tāpat viņas remontējam. Ja domāju, es sāku bļausties, ka ir garantija. Bet tāpat skaidrs, ka mēs saremontējam mašīnīci, motoru mainītīs kaut kas, bet pēdējā laikā pārāk labi preci iepirkt, vai kas ir. Man čaļi jau skatās, viņas diezgan nopietni, un tāpēc nav bijuši tādi nopietni garantijas remonti. Sīkumi bija. Viens starp citu atbraucienais būdā ienesās apsaks teiks, lai dzīvo tas, kas toreiz nopirka. Bļaustījās kā traks. Man likās, ka motors izbeidzies kā ārbu uz zemes. Bļāva, kur čangals ir pa purnu iedoši. Viss prasa, kas pa problēmu. Lai redziet, nākamā dienā, ka senā lampiņa izdegusi bija. Lampa mašīnā pa trīnīt izdegusi. Sākām bļaustīties, viņš es saku, paskaties Bardačokā, kas tur kaut ko. Viņš attaisa Bardačoku, un tur stāv tā pat lampiņa vienkārši bija jānomaina. Atnesās, gribēja čangalu nosist nabaga. Bet nebija ilgi jāgaida, jau bija pēc 2 nedēļām atpakaļ, jo redzēja, bija jātaisa mašīna apkopus 600 eiro, jāmaina eļas vēl kaut ko. Ar nepatīkās. Kā no šitādiem... Garantijas gadījums? Tas nav garantijas, bet viņš bija domājis, ka ir garantijas gadījums. Tādiem es iesaku braukt. Cik vecs mašīna? Cik vecs? Standartiņš, 2004. gads, nekas vecs nav.